Sveiki, sakiet, vai jums kādreiz ir bijusi piektdienas sajūta? Nu jā, katru piekdienu. Kāda sajūta? Piektdienas sajūta. Katru piekdienu, jā. Kā jūs parasti pavadat piekdienas? Tā, vai nu nekā, vai ar draugiem kaut kur, piemēram. Pagājušo piekdienu bija jāstrādā, piemēram. Kā kur reiz atkarīgs no darbiem? Ar ko jums piekdienas asociējas, kas nav citās dienās? Nu, piemēram, kas nav ceturtdienā, kas piekdienā ir tāds īpašs? Tā kā patiesībā mums studijas beidzas jau ceturtdienā, tad jau ceturtdiena ir tāda kā mazā piekdiena mums. Un tad, principā. Bet tā piekdiena asociējas ar brīvdienu sākumu, kaut kādas, izklaides, tur varbūt atpūta tā. Nu jā, cilvēks satiekās, aiziet uz centru, izklaidējās, viss kaut kas notiekās. Un sakiet, jums šobrīd ir piekdienas sajūta? Nē, šodien jau nav piekdiena. Galīgi nav. Nu, bet diena jau nemaina to, kad var atpūsties. Tā kā, ko jūs darītu, ja jūs pieceltos no rīta šodien un jums būtu piekdienas sajūta pirmdienā? Jūs izmantotu, atpūstos? Nu, noteikti jā, nu. Nu jā. Es jums uzaicinu uz Madhouse 21. martā. Piekdienas sajūtu mēģināsim rast pirmdienā. Tā kā ņemat draugus līdzi un nākat uz Madhouse 21. martā. Mēģināsiet būt? Labi, paldies, jā. Jā.